kaut kas nāk ārā no mums. Tas nozīmē, cilvēks nevar radīt neko radošu vai kaut ko oriģinālu vai kreatīvu, ja viņš koncentrējās uz apkārtējo pasauli. Bet, ja mēs koncentrējamies uz sevi, uz tām savām sajūtām, ja mēs paļaujamies uz to, ka tās idejas un neordinārās domas, kas ir mūsos pašos, ka viņas, ja mēs ticam, ja, kad mēs ar viņām varam kaut ko sasniegt, ja mēs viņu tā kā palaižam uz āru, tad tas, manuprāt, ir tas radošums. Tā ir drosme nebaidīties palaist savas idejas kosmosā. Manuprāt, radošums ir tā kā jaunu ideju realizēšana. Tā, ka tev ir prātā ienākusi kāda ģeniāla doma, bet varbūt tev liekas, ka tas nesanāks un kaut kas nebūs labi un citi to neskatīs. Tomēr saņem savu iekšējo es un radoši izpaudies un realizē to domu. Manuprāt, radošums ir tā ir tava iztēle, tava doma, tev pieņemsim ir, tu iedomājies vienu lietu un tu tā kā izpaudi sevi. Pievēršos dejai, jo deja savā ziņā saista tā kā visu mūziku kopā ar kustību. Manā skatījumā tas ir pats skaistākais, ko vispār cilvēks var ar savu ķermeni tā kā izdarīt. Vispār, ja tu atnāc, tu padejo, tad tu jūties labi, tev smaids sejā, viss ir superīgi. Spēks. Tu vari izlikt savas emocijas. Tā kā tu nedomā pilnīgi par neko citu, kā tikai tieši par tevi. Man liekas, tas motivē viņus savus dejotājus diezgan bieži. Es ļoti daudz runāju, un es ļoti ceru, ka viņi ieklausās tajā, jo tam visam apakšā, protams, ir mana citu dejotāju pieredze. Patiesībā tas ir tāds apmaiņas process, un ne tikai es motivēju viņus, bet arī viņi motivē mani ar savu darbu, ar savu attieksmi, ar idejām, ar kaut kādu iesaistīšanos. Un man liekas, vispār pilnīgi viss, ko mēs darām, mēs domājam, ka mēs to darām priekš kāda cita, vai ne? Lai kādam kaut ko parādītu, pierādītu. Tas ir arī viss, kas notiek šobrīd apkārt virtuālajā pasaulē. Uz to ir tendēta mūsdienu sabiedrība. Laik es nespēju iedomāties savu dzīvi bez dejošanas, jo tā ir tā kā es katru dienu nāku. Nevis tā kā uz darbu, es nevaru teikt tā kā uz darbu, bet tas man sagādā ļoti lielu prieku. Es to mīlu dejot no visas sirds.